Jā, labvakar visiem skatītājiem. Prieks būt atkal ar jums kopā. Un šai reizē mēs aplūkosim aktuālākos notikumus, jā, kas notiek pasaulē, kas notiek mums apkārt. Un šīs dienas tēma ir miera līgums. Jā. Kāpēc miera līgums? Tādēļ, ka pasaulē ir vajadzīgs miers. Mēs redzam karu, jā, Ukrainā redzam, ka tas saspīlējums pieaug. Redzam arī Izraēlu, kā karo ar saviem ar teroristiskām organizācijām. Jā, viņi dažādās valstīs jau ir cīnās, jā, un dažādi notikumi, jā, par ko vajadzētu tieši, kurus vajadzētu aplūkot beidzamo notikumu tieši kontekstā. Jā. Tā kā mēs runājam par beidzamiem laikiem, tad arī tās ziņas, ko mēs aplūkosim, ko es lasīšu, jā, tas būs tieši, kas attiecās uz beidzamo laiku notikumiem. Nu, ko sāksim? Tātad 6. novembris LSM. Mēs esam sasnieguši iespaidīgu politisku pavērsienu. Uzrunājot savus atbalstītājus Floridas štatā, sacīja nākamais ASV prezidents Donalds Trumps. Jā, mēs zinām, ka nākamais ASV prezidents būs Donalds Trumps. Jā, un liela daļa pasaules no viņa baidās, liela daļa ir sajūsmā par viņu, jā, bet mēs nojaušam, ka būs pārmaiņas. Nu, un paskatīsimies, kas tur tālāk tiek rakstīts, ko viņš paziņo, kādus paziņojumus Donalds Trumps lieto. Mēs samaksāsim parādus, samazināsim nodokļus, darīsim lietas, kuras neviens cits nevar. Mēs, Republikāņu partija, esam veselā saprāta partija, gribam robežas, gribam drošību, gribam labu izglītību. Gribam arī spēcīgu armiju un ideālā gadījumā, lai mums tā nebūtu jāizmanto. Mums nebija karu 4 gadu laikā, tātad iepriekšējā Trumpa prezidentūras laikā, jā, nebija karu pasaulē. Viņi saka, ka es sākšu karus. Tā nebūs. Es apturēšu karus, klāstīja Trumps. Jā, tātad Trumps sola, jā, ka viņš apstādinās karu Ukrainā, viņš apstādinās arī to karu Izrēlā, Gazas sektorā un ārpus Izrēlas. Jā. Tātad Trumps sola, kā būs pasaulē miers. Un mēs zinām, ka šāds pats solījums, mēs tādu pašu solījumu varam atrast Bībelē, Daniela grāmatā, jā, kur ir runāts par derību uz 7, jā, jeb miera līgumu, jeb pamieru uz 7 gadiem. To mēs beigās aplūkosim šo teksta fragmentu no Bībeles. Jā. Bet tagad vienkārši turpināšu lasīt ziņas un vienkārši padomājam, vai jau tas soli pa solim jau nesāk piepildīties. Tātad Trumps savā runā atsaucās arī uz atentāta mēģinājumu, kad vienā no viņa kampaņas mītiņiem viņš tika sašauts ausī. Eksperti lēš, ka pārdzīvotais atentāta mēģinājums Trumpam palīdzējis priekšvēlēšanu kampaņā. Pats Trumps gan norādīja, ka pārdzīvotājs esot zīme, ka viņam jākļūst par valsts vadītāju. Daudzi cilvēki man ir teikuši, ka bija iemesls, kāpēc Dievs izglāba manu dzīvību. Un tas iemesls ir, lai izglābtu mūsu valsti un atgrieztu Ameriku varenības kalngalī. Tagad šo misiju mēs īstenosim kopā, sacīja Trumps. Nu, lūk, arī atkal Trumpam, protams, akcents ir uz ASV, jā, un viņš arī saskata šo zīmi, jā, kad uz viņu tika raidīta šī lode, jā, atentāts, jā, un viņš tika ievainots viegli. Skatāmies tālāk 6. novembris TVNet. Tātad Krievijas diktators Vladimirs Putins publiski apsveic Donaldu Trumpu ar uzvaru šonedēļ notiekošajās ASV prezidenta vēlēšanās un pavēstījis, ka pasaulē šobrīd veidojās jauna kārtība. Jā, tātad arī Krievijas prezidents, Krievijas diktators Putins arī ir priecīgs par Trumpu, jā, jo Trumps kā uzņēmējs, viņš domā, ka ar viņu būs vieglāk vienoties.
Putins arī pavēstīja, ka NATO esot novecojusi organizācija un pauda cerību, ka ASV un Krievijas attiecības varētu uzlaboties, vēsta ASV medijas BBC News. Tātad NATO esot veca organizācija, novecojusi organizācija. Ja? Skaidrs, ka NATO tas ir oponents. Ja? NATO tika izveidot pēc otrā pasaules kara kā oponents PSRS, ja? Lai būtu militārais spēks, kas novērstu pasauli no trešā pasaules kara. 8. novembris, jauns.lv. Es neesmu ebrejs, kliedz cilvēki Amsterdamas ielās, lai palestīniešu atbalstītājus viņus nenolinčotu pēc Ajaks un Makabi spēles. Izraela sūta evakuācijas lidmašīnas. Tad bija Amsterdamā šī spēle futbola, pēc kuras ebreji tika vajāti, jā, viņi tika piekauti, jā, palasīsim. Tad simtiem Makabi fanu kļuva par uzbrukumu mērķiem, kad pameta Amsterdamas stadionu pēc Ajaks uzvaras ar 5-0. Acu liecinieki stāstījuši, ka palestīniešu atbalstītāji uz ielām likuši cilvēkiem uzrādīt pasas, un ja tie izrādījušies Izraēlas pilsoņi, dzinušies viņiem pakaļ, piekāvuši un mēģinājuši nolinčot. Izraēlas valdība paziņoja, ka norādīja, ka tā nosūta 2 lidmašīnas, lai evakuētu savus pilsoņus. Izraēlas armija paziņoja, ka organizē evakuācijas lidojumu sadarbībā ar Nīderlandes valdību. Ja, tātad speciāli tika organizētas lidmašīnas, lai šos ebrejus evakuētu, ja, lai viņi netiktu nogalināti. Ja, un tas ir Eiropas sirdī, Amsterdamā, Nīderlandē, ja, kur ir brīvība, kur ir narkotikas var vieglās dabūt, un tur ebreji nejūtās droši, viņi tiek vajāti, nogalināti. Tātad Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sars paziņoja, ka 10 izraēlieši ir ievainoti un ieteica savas valsts pilsoņiem nepamest viesnīcas. Musulmaņu uzbrukumu izraēliešiem viņš nosauc par skaļu trauksmes signālu Eiropai un pasaulē. Jā, tātad nogalināts neviens nebija, bet 10 tika ievainoti. Jā, un, protams, ka tas ir skaļš trauksmes signāls Eiropai un pasaulē. Uz notikušo reaģēja arī galēji labējās brīvības partijas līderis Gerts Vildres. Un ko viņš saka? Izskatās pēc ebreju medībām Amsterdamas ielās, ja, kad ķēra ebrejs, ja, lika uzrādīt pases un cilvēki kliedz, es neesmu ebrejs. Ja. Lieki teikt, ka palestīniešu atbalstītāji sociālos tīklos gavilē par uzbrukumiem izrēliešu futbola faniem. Ja. Un mēs redzam šo naidu pret ebrejiem, ja, tieši no palestīniešiem un no viņu atbalstītājiem. Lūk, bet tas viss ļoti paralēls gribās teikt ar to atmosfēru, kas bija pirms otrā pasaules kara, ka ebreji tika vajāti, ka viņi nejūtās droši nekur, jā. Kaut kas līdzīgs pamazām sāk notikt arī Eiropā. 7. novembris LA.lv. Noplūdušas ziņas par Trumpa miera plānu Ukrainai. Tas satur graujošus punktus. Topošais ASV prezidenta Donalda Trumpa miera plāns kara izbeigšanai Ukrainā var ievest prasību uz 20 gadiem atteikties no iestāšanās NATO un uz frontes līnijas iesaldēšanu, neatgriežot Ukrainai zaudētās teritorijās. Par to raksta The Wall Street Journal. Ja, tātad ir kaut kāds miera plāns, ja, kas, kaut kādi miera plāna punkti, ja, ka iesaldēt uz 20 gadiem šo Ukrainas iestāšanos NATO, ja, un iesaldēt arī tās teritorijas, ko Ukraina ir zaudējusi. Ja. Lūk, un tālāk mēs pastīsimies, no kā šī ziņa nāca. Atgādinām, ka gada sākumā Kīts Kelogs un Freds Fleits, kuri strādāja Trumpa pirmajā prezidentūrā Baltajā namā, iepazīstināja Trumpa ar rīcības plānu, kas paredz atteikšanos piegādāt Ukrainai ieroču, līdz Kijeva nepiekritīs miera sarunām ar Krieviju.
Ukraina gan var mēģināt atgūt zaudētās teritorijas, taču tas būs jādara diplomātisko sarunu ceļā. Ja? Tātad Ukrainai priekšlikums nedot ieročus, līdz viņa nesēžās pie sarunu galda. Ja? Bet jautājums, vai Krievija vēlās sēdēt pie sarunu galda. 9. novembris, jauns.lv. ASV apsūdz Irānu par Trumpa slepkavības plānošanu. Ja, tātad ASV uzskata, ka šajā atentātā vai arī vēl kādā citā plānotajā atentātā ir dalību ņēmusi Irāna. FIB veicot izmeklēšanu kādā lietā, 51 gadu vecs vīrietis no Irānas ar Afganistānas pilsonību pateica, ka dažas nedēļas pirms ASV prezidenta vēlēšanām Irāna viņa instruējusi iesniegt un īstenot Trumpa nogalināšanas plānu. FIB izmeklētāji uzskata, ka šī vīrieša paziņojumi ir ticami. Jā, tātad kāds Afganistānas pilsonis, FIB paziņoja, ka viņa uzdevums bija plānot atentātu pret Donaldu Trumpu. Pasaulē ir maz tādu valstu kā Irāna, kas rada nopietnas draudus ASV nacionālajai drošībai. Mēs necietīsim Irānas režīma mēģinājums apdraudēt amerikāņu tautu un Amerikas nacionālo drošību, brīdina ASV ģenerāla prokurors Meriks Garlands. Ja, tātad šeit mēs varam secināt, ja, ka ASV uzskata Irānu kā draudu savai valstī. Ja. Nu, lūk, atcerēsimies 2001. gada 11. septembra teroraktu, kad viņa torņi sabruka, un pēc tam ASV atbildes reakciju, ja, par karu Irākā, kā ASV iegāja ļoti īsā periodā iekaroja Irāku. Un, ja viņi saskat draudus Irānā, tad es varu teikt, ka ASV ļoti ātri varēja realizēt tādu pašu plānu, kāds bija Irākā, to var arī Irānā. Ja tiešām viņi to formulē, ka Irāna ir drauds ASV, nevis drauds Izrēlai tikai, bet ASV uzskata, ka tas ir personīgs drauds viņiem. 11. novembris, jauns.lv. Trumps mēģinās Ukrainas un Krievijas karu pabeigt līdz inaugurācijai. ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējušais Donalds Trumps jau tuvākā laikā izteiks Kijevai un Maskavai piedāvājumu, no kura būs sarežģīti atteikties, lai vienotos par kaujas darbības pārtraukšanu vēl pirms savas inaugurācijas, kas paredzēta 2025. gada 20. janvārī. Viņa prāt atteikuma gadījumā Trumps draudēs ar spēka pielietošanu, pie kā šie draudi varētu skart abas karojošās valstis. Ja, tātad Trumps ir ievēlēts, bet viņš stāsies amatā apmēram pēc 2 mēnešiem. Ja, un jau aizkulisēs jau ir kaut kādi piedāvājumi, ko viņš mēģina jau izteikt Krievijai. Ja, un interesanti ir tas, ka ja netiks šie noteikumi pieņemti, ka Trumps draud abām pusēm, gan Krievijai, gan Ukrainai ar spēku pielietošanu. Ja Trumps, piemēram, piedāvās teritoriju apmaiņu vai sankciju noņemšanu no Krievijas, tad viņa jau atrašanās ASV prezidenta amata gadījumā draudēs viņam ar impeachment procedūras sākšanu, uzskata Ukrainas politologs. Viņa prāt līdz zvērsta pieņemšanai Trumps varētu piedāvāt Krievijai un Ukrainai praktiski jebko. Ja, tātad šis laiks, kad Trumps ir ievēlēts, bet nav stājies spēkā, ir īpašs laiks, kurā viņš mēģinās ar jebkuriem līdzekļiem jau panākt mieru. Pēc tam, kad Trumps izteiks Ukrainai un Krievijai piedāvājumu, no kura ir sarežģīti atteikties, viņš draudēs ar spēka pielietošanu atteikšanās gadījumā. Taču spēku var pielietot ne tikai attiecībā uz Krieviju, uz ko cer Ukrainas prezidents, bet arī uz Ukrainu, sacīja Bortņiks. Ja, tā kā es tikko teicu, ka Trumps draud ne tikai Krievijai, bet arī Ukrainai, sēsties pie sarunu galda un pieņem šo viņa priekšlikumu. Protams, tas viss ir aizkulisēs, tas viss vēl nav publiski, nav oficiāli, bet šīs sarunas jau notiek.
11. novembris diena.lv. Trumpam jau ceturtdien bijusi telefona saruna ar Putinu. Sarunas laikā Trumps Putinam ieteicis neeskalēt karu pret Ukrainu, stāsta avoti. Pamatojoties uz anonīmu avotu teikto, laikraksts ziņo, ka Trumps sarunā atgādinājis arī par vērā ņemamu ASV militāro klātbūtni Eiropā. Trumps arī izstrādājis ieinteresētību par turpmākām sarunām, lai panāktu drīzāku Krievijas uzsāktā kara atrisinājumu. Ukrainas valdība esot informēta par šo sarunu un tai pret to nesot bijis iebildumu, raksta The Washington Post. Ja, tā tad atkal bijusi telefona saruna Trumpam ar Putinu, ja, un viņš draud ar tiem ASV karavīriem, kuri atrodas Eiropā. Ja, un es tā painteresējos, cik gan Eiropā varētu būt šo ASV karavīru, un izrādās, ka ir 100 000 ASV karavīru. Ja, tā kā tas ir vērā ņemams spēks, ja, lai kaut kādas militāras darbības veiktu. 15. novembris diena.lv. Masks ticies ar Irānas vēstnieku ANO. Jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas amatam izraudzītais miljardieris Ilons Masks ticies ar Irānas vēstnieku ANO, centienos mazināt spriedzi Teherānas un Vašingtonas attiecībās, vēsta laikraksts The New York Times. Maskam, kā šķiet, varas gaiteņos būs lielāka loma, nevis tikai uzdevums samazināt federālo izšķērdēšanu, kā tika paziņot šīs nedēļas sākumā. Ja, arī interesanti, ja, ka Trumpa komandā būs, gribās viņu nosaukt par pasaulē ietekmīgāko cilvēku, Ilons Masks. Ja. Mēs daudz par viņu esam runājuši, par tām tehnoloģijām, ja, par ko runā arī Bībele. Bagātāko cilvēku pasaulē. Ka viņš ir tagad arī politikā, viņš ietekmēs arī pasaules politiku, un arī interesanti, ka viņš ir tieši virzīts šiem miera sarunām, ja, kā ietekmīgs cilvēks, ietekmīgs arī politiķis tagad, ja, ka viņš veicinās šīs miera sarunas. Ja. Masks un vēstnieks pirmdien vairāk nekā stundu tikās kādā slepenā vietā, teikts The New York Times publikācijām. Trumpa līdz šim paudis neviennozīmīgus signālus par nostāju Irānas jautājumā. Ziņas par tikšanos var liecināt, ka Trumps nopietni domā par diplomātiju ar Irānu. Ja, tātad, protams, ka Masks nedarbojās uz roku, ja, uz savu roku, ja, bet viņš darbojās jau Donalda Trumpa uzdevumā, ja, un tas mērķis ir kaut kāda veicināt mieru. Ja. Kā mēs iepriekš runājām, ja, ka ASV Irānā uzskata apdraudējumu sev. Tieši ASV apdraudējums. 12. novembris TVNet. Ziemeļkoreja ratificē aizsardzības līgumu ar Krieviju. Ziemeļkoreja ratificējusi nozīmīgu aizsardzības līgumu ar Krieviju, otrdien vēsta Pjeņjaņas medija. Ziemeļkorejai padziļinot sadarbību drošības jomā, kuras ietvaros Pjeņjaņa nosūtīs tūkstošiem karavīru, lai palīdzētu Maskavai karā pret Ukrainu. Ar šo vienošanos tiek oficiāli apstiprināta mēnešiem ilgā militāro saišu stiprināšana starp abām valstīm. Jā. Interesanti, jā, ka parādījās vēl kāds spēlētājs, kas īstenībā visu laiku jau bija spēlētājs, bet tikai netieši deva ieroči, sūtīja uz Krieviju, Ziemeļkoreju, bet tagad atklāti, jā, viņi nostājusies Krievijas pusē, ir parakstīts līgums, jā, un jau karavīri atrodas Krievijas teritorijām. Tā kā, tātad Ziemeļkoreja jau nosūtīs uz Krieviju vismaz 11,000 karavīru, kas izvietoti Kurskas apgabalā, Ukrainas robežas tūmā. Ja. Tātad Ziemeļkoreja kļūs par vienu no nozīmīgākajām Krievijas atbalstītājām tās karā pret Ukrainu. Jā, liekas, kas tur ir 11,000 karavīri, tas apmēram uz nedēļu pietiek, jā, ņemot vērā katru dienu, cik karavīri iet bojā. Bet vairāk šeit spēlē lomu tieši tas pats fakts, jā, ka tur ir svešas valsts karaspēks Krievijā, jā, un ka viņi ir nostājušies Krievijas pusē, ir parakstīts līgums, tas nozīmē, ka būs vēl karavīri, būs vēl palīdzība, jā, tā kā eskalācija pieaug, jā, spriedze pieaug, nevis
Tā kā Trumps sākumā centās, lai būtu miers, bet mēs redzam, ka šī spriedze pieaug. Tātad Pjeņģjana piegādā Maskavai artilērijas šāviņus un raķetes izmantošanai karā pret Ukrainu, bet pēdējās nedēļās šis atbalsts ir pastiprinājies. Ziemeļkoreja uz Krieviju nosūtot tūkstošiem karavīru. Ja, tātad mēs saprotam, ka tas ir nopietns pagrieziens, ja ir vēl viena valsts iesaistījusies šajā konfliktā. 10. novembris TVNet. Trumps paziņoja Putinam un lūdzas viņu neeskalēt situāciju Ukrainā, ziņo The Washington Post. Ja? Tātad atkal Trumps lūdz, iesaka Krievijas prezidentam Putinam, neeskalēt situāciju, bet kā mēs redzam, liekas, ka notiek pretējais. Un interesanti, kad arī, lai apspriestu ātru kara atrisinājumu, tātad miers ir vajadzīgs. Trumpa padomnieks Brians Lans 9. novembrī intervijā BBC paziņoja, ka viņa administrācija koncentrēsies uz mieru panākšanu Ukrainā, nevis uz Krievijas atņemto teritoriju atgūšanu. Ukrainai vajadzētu aizmirst Krimu, sacīja Lanza, savukārt austrumu Ukrainu viņš pat nepieminēja. Padomnieks sacīja, ka Trumpa administrācija lūgs Ukrainas prezidentu izklāstīt savu versiju par realistisku miera vīziju. Tātad Trumpa padomnieks arī izsaka kaut kādas versijas par šo par miera plānu Ukrainā, un mēs redzam, ka tas fokus ir uz mieru, nevis uz teritoriju atgūšanu. Tas nozīmē, ka Ukraina zaudēs tās teritorijas, kuras ir zem Krievijas ietekmes. Bet man patīk, kā tālāk tā situācija virzās. Brians Lanza bija konsultants kampaņas laikā. Viņš nestrādā un nerunā prezidenta Trumpa vārdām. Saglabājot anonimitāti, paziņoja ievēlētā prezidenta preses pārstāvis. Tātad uzreiz norobežojās no šī vīra teiktā, kad viņš bija konsultants Donalda Trumpa vēlēšanu laikā, ka viņš nestrādā un nerunā prezidenta Trumpa vārdā. Jo viņš tā uzreiz publiski pasaka, ka būs jādod tās teritorijas Krievijai, un protams, kad tas vismaz netiek pašreiz skaļi apspriests, jo tur var būt variācijas, vēl cik daudz atdot, ko atdot, bet tas, ka kaut kas būs jādod, tas ir skaidrs, es domāju. Tātad telefons sarunā piedalījās arī, kas piedalījās? Ilons Masks, kas jau ierosināja Ukrainai atzīt Krimu par daļu Krievijas. Kā tas ir bijis kopš 1783. gada un pirms Hruščova kļūdas, ar kuru pussali tika nodota Ukrainas PSRS jurisdikcijā. Laikraksts The Wall Street Journal 2024. gada oktobra beigās, atsaucoties uz vairākām pašreizējām un bijušajām ASV, Eiropas un Krievijas amatpersonām, raksta, kā Masks kopš 2022. gada beigām ir nepārtraukti kontaktējies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tātad šis pasaulē ietekmīgākais cilvēks, viņam ir kontakts ar Krievijas prezidentu Putinu, atcerēsimies arī par vienu no Ilona Maska projektiem, par šo Starlink projektu, kad tika uzlaist ļoti daudz satelīti gaisā, kad ir iespējams interneta nodrošinājums jebkurā pasaules vietā, un cik visiem ir zināms, kā Krievijas armija arī izmanto šo Starlink. Tātad ir kaut kāda sadarbība, ir arī, protams, kaut kāds aizkulišu sarunas. Tātad viņu sarunas, kā norāda izdevums, skar gan personiskas tēmas, gan uzņēmēju darbību, gan ģeopolitisko spriedzi. Kremlis to noliedz. Kremlis visu noliedz, bet skaidrs, ka tur notiek sarunas, un, protams, ka visu laiku paralēli ir aizkulišu sarunas, lai nebūtu šis trešais pasaules karš, jo ASV ir šis globālais policists, kas pieskata pasauli, lai neizraisītu šis trešais pasaules karš. 13. novembris Apollo
Ukraina bez ASV atbalsta dažu mēnešu laikā spēs uzbūvēt kodola ieroci. Ja, ir tāds rakstīns, ja, kad Ukraina var izveidot kodola ieroci un draudēt ar Krievijai ar kodola ieroci. Ja. Ja jauni ievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps atteiksies turpināt ASV militāro atbalstu Ukrainai, tā dažu mēnešu laikā spēs uzbūvēt elementāru atombumbu. Ar to pietika, lai iznīcinātu veselu Krievijas gaisa spēku bāzi, ziņo Lielbritānijas laikraksts The Times. Ukrainas aizsardzības ministrijas sagatavotā dokumentā norādīts, ka valsts varēs ātri izveidot elementāru ierīci no plutonija izmantoto tehnoloģiju, ar kuru tika radīta bumba Resnais vīrs, ja, kas 1945. gadā tika nomest uz Japānas pilsētu Nagasaki. Ja. Tātad Ukraina draud, ja, ka viņa var izveidot atomieroci, ja, un to pielietot pret Krieviju. Ja. Nu, liekas kā cirks, godīgi sakot, ja, jo, Ukraina grib ar kaut kādu vienu kodolieroci draudēt valstī, kurai ir visvairāk kodolieroči. Ja. Nu, tas tikai atraisīt rokas Krievijai, pielietot atomieročus savus, vai ne? Nu, liekas, priekš kam tas vajadzīgs, bet mēs redzam, ka te ir manipulācija. Arī Ukraina mēģina izdarīt spiedienu uz ASV, lai ASV turpinātu palīdzēt Ukrainai. Tātad vienkārši atombumbas izgatavošana, kā to izdarīja ASV ar Manhatanas projektu, 80 gadus vēlāk nebūtu sarežģīts uzdevums, teikts dokumentā. Ja, tā kā, kas tur mierīgi var uztaisīt atombumbu, ja, un pat cik viņai Ukrainā diezgan daudz atomelektrostacijas, ja, ir šīs plutonijas, ja, kur var izveidot šo atombumbu. Tātad Ukrainas rīcībā esošā reaktoru plutonijas svaru var lēst uz 7 tonnām. Lai izveidotu ievērojumu kodolu ieroču arsenālu, būtu vajadzīgs daudz mazāk materiālu. Esošais daudzums ir pietiekams 100 kaujas galviņu un ar taktisko jaudu vairāku kilotonu apmērā. 100 kaujas galviņu, ja, tas nav viena atombumba Resnais vīrs, ja, tomēr tas ir diezgan daudz, ja, bet, protams, ka viņi nevarēs apsteigt Krieviju, kurai atomieroči daudz vairāk un ir ar raķetēm, kas var piegādāt Ukrainā šīs atombumbas. Tātad Ukraina turpina. Ar to pietika, lai iznīcinātu veselu Krievijas gaisa spēku bāzi vai koncentrētos militāros, rūpnieciskos vai loģistikas objektus. Precīzi kodolu ieroču lādiņa jauda būtu neparedzama, jo tajā tiktu izmantot dažādi plutonija izotopi. Ja. Tātad, principā Ukraina var uztaisīt to ieroci. Ja. Tātad, rietumu eksperti uzskata, ka paies vismaz 5 gadi, līdz Ukraina izstrādās kodolu ieroci un piemēros tā pārvietošanas līdzekli, taču armijas centra direktors Valentīns Badraks atzīmē, ka Ukraina savas balistiskās raķetes būs izstrādājusi mazāk nekā gada laikā. Jā, tātad vajag ne tikai uztaisīt šo atomieroci, bet vajadzīgs šīs balistiskās raķetes, jā, ar ko nogādāt šīs atombumbas, teiksim, uz Krieviju. Pēc 6 mēnešiem Ukraina varēs parādīt, ka tā ir spēja uzbūvēt tāla darbība radījus balistiskās raķetes. Mums būs raķetes ar 1000 km darbības rādījus, teica eksperts. Ja? Kā mēs redzam, šī spriedze pieaug, ja, ka Ukraina jau sāk draudēt ar kodolieročiem, kuri viņai vēl pagaidām nav. Ja? Jā. Lūk, un te viens Ukrainas eksperts Ižaks piebilda, mani pārsteidz ASV izrādītā cieņa pret Krievijas kodola draudiem. Iespējams, ka tas mums ir maksājis karu. Viņi pret kodolieročiem izturas kā pret sava veida dievu. Tāpēc varbūt ir pienācis laiks arī mums lūgt šo dievu. Ja? Tātad šis eksperts Ukraiņā pielīdzina atombumbu dievam. Ja? 15. novembris jauns.lv. Izraels ultra-ortodoksāliem jūdistiem turpmāk būs jādien armijā. Viņu protesta akcijas izklīdināts ar varu. Ja. Tātad šie īpašie ebreji, ja, kas patiesībā ir visā pasaulē un, protams, visvairāk Izrēlā,
Viņiem šis melnais apģērbs ir un gar deniņiem tādas matu cirtas garas, jā. Tad viņi visu laiku bija atbrīvoti no dienesta armijā, bet tagad ir pienācis laiks, ka viņiem arī vajadzēs dienēt armijā, ja, un tas arī tāds zināms signāls, ja, ka viņus vienmēr lika mierā, ja, bet aiztiek, teiksim tā, neizskaramos. Jaunais Izraēlas aizsardzības ministrs Izraēlas Kats apstiprināja tūkstošiem ultraortodoksālo jūdistu kopienas vīriešu iesaukšanu armijā, kā plānoja jau iepriekšējais aizsardzības ministrs Jovs Galants. Izraēlas aizsardzības ministrija piekdien paziņoja, ka no svētdienas vairākos posmos tiks izsūtīts 7000 iesaukšanas pavēstis. Ja, tātad sāks iesaukt armijā šos ebrejus, ja, ultraortodoksālos ebrejus, ja, kas ir zināmā mērā traki, tādā ziņā, ka viņi nebaidās no nāves, ja, ka Ukrainā tur karš pilnā jaudā notiek, un viņi mierīgi var uz svētkiem aizbraukt pie rabīna, kas ir apglabāts Ukrainas teritorijā, nebaidoties, ka kaut kāds šāviņš viņiem trāpīs, ja viņi ies bojā, ja, tā kā viņi ļoti ir, teiksim, drosmīgi un traki savā veidā, ja, tā kā, nezinu, vai kaut kāda liederība no viņiem armijā būs, ja, jo viņi, protams, būs gatavi mirt, nevis tur, kaut ko darīt, kas ir pret viņu pārliecību. Galants apstiprināja ultraortodoksālo vīriešu iesaukšanu īsi pirms atstādināšanas no aizsardzības ministra amata, ja. Tas Galants arī ir ģēnijs, ja, pirms aiziet no amata izdarīt kaut ko tādu, ja, ka viņš paliks atmiņā visiem šiem ultraortodoksāliem vīriešiem. Saskaņā ar politisko vienošanos, kas ilgstoši bija spēkā, ultraortodoksālie vīrieši bija atbrīvoti no iesaukšanas armijā, kas ir obligāti lielākajai daļai ebreju vīriešu. Tad šī vienošanās zaudēja spēku pirms vairākiem mēnešiem, kad valdība pieņem likumprojektu, kas būtu nostiprinājis šīs ultraortodoksālo vīriešu privilēģijas. Ja. Tātad likuma ietveros, ja, jau par šo jautājumu tika spriests. Izraēlas augstākā tiesa šovasar beidzot pieņēma spriedumu, ar kuru apstiprināja, ka ultraortodoksālie vīrieši būtu jāsauc armijā. Ja. Tātad jau tiesa apstiprināja, ja, tikai šis ministrs, ja, aizsardzības to pirms prom iešanas no amata, ja, apstiprināja. 17. novembris Apollo.lv. Baidens atļaus Ukrainai Krievijai izmantot ASV tālās darbības radius ieročus. Ja, te līdzīgi kā šis aizsardzības ministrs Galants, ja, pirms aiziešanas paveica teicamu darbiņu pēdiņās, ja, tā arī Baidens, kā saka, viņš zina, ka nākamais prezidents Trumps, un tad viņš, kā saka, nesatraucās par to, kas būs pēc viņa. Jā, visu laiku neļāva, un tagad davai aiziet, var izmantot tālās darbības ieroči, ja, kas principā eskalē šo situāciju. Ja. Kad Trumps gribēja par mieru, ja, iestājās, tad Baidens saka, tagad šaujiet ar tālās darbības raķetēm. Ja, liekas kaut kāds absurds. Ja. Tad ASV prezidents Joe Baidens ir pilnvarojis Ukrainu izmantot jaudīgus tālā darbības rādījus amerikāņu ieroču Krievijā, vēsta CNN, atsaucoties uz augsta ranga ASV amatpersonas pausto. Lēmums pieņemts laikā, kad Krievija nosūtījusi gandrīz 50,000 karavīrus uz Kursku, kur Kijeva vasarā uzsāka negaidītu pretuzbrukumu, lai sagatavotos teritorijas atgūšanai. Ja. Lūk, jā, protams, jā, šī Kurska arī ir aktuāla, jā, ka tur Ukrainas karavīri ir ieņēmuši daļu Krievijas pierobežu, un, protams, ka Krievija cenšas to atgūt atpakaļ. Ofensīvas ietveros Kurskā ir izvietot tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru. Baidens un viņa padomdevēji ir nobežījušies, ka Ziemeļkorejas karaspēka iesaistīšanās konfliktā varētu izraisīt bīstamu jaunu kara posmu. Ja? Kā jau es iepriekš teicu, ja, ka, protams, ka svešas valsts karaspēks, ja, tā jau pagaidām tas ir simbolisks, ja, tur 10-11 tūkstoši, nekas jau īpaši nav, bet tas var turpināties, šī sadarbība var turpināties un palielināties. Lēmums atļauts izmantot armijas, taktiskās armijas sistēmas, jeb EITACAMS tika apsvērts vairākus mēnešus.
Amerikāņu amatpersonu viedokļi par to, vai ir saprātīgi atļaut šīs jaunās spējas, dalījās. Daži pauda bažas par kara eskalāciju, bet citi uztraucās par ieroču krājumu samazināšanos. Jā, tad Amerika dod atļauju šo tālās darbības raķešu eitakammas izmantošanai. Francija un Lielbritānija ir nodrošinājušas Ukrainas savām tālās darbības rādījus raķetēm Storm Shadow un Scalp, bet atturējušās atļaut izmantošanu Krievijas iekšienē, bet ASV apstiprinājumu eitakams izmantošanu. Nu, tātad Francija un Lielbritānija arī šīs tālās darbības raķetes ir devušas, lai Ukraiņi izmanto savā teritorijā, un bez ASV atļaujas, tā kā nav gatavs pašs dot atļauju uzbrukt Krievijas teritorijā. 19. novembris jauns.lv. Medvedevs par jauno kodola doktrīnu. Nu, varam šaut ar kodola raķetēm pa Krievu pilsētu māti Kijevu un NATO valsti. Jā, nu, Medvedevs ir slavens ar saviem skaļiem izteikumiem, bet mēs zinām, tūlīt palasīsim, kā Krievija izmainījuši šo savu likumu par atomieroču izmantošanu. Tātad, principā, viss, var teikt, oficiālā līmenī, ka viņi jūt apdraudējumu, viņi var pielietot atomieroču. Tātad Krievijai ir visas tiesības šaut ar masu iznīcināšanas ieročiem pa jebkuru NATO valsti. Un, protams, par Krievu pilsētu māti Kijevu. Šādu jauno Krievijas kodola doktrīnu komentējis Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs. Medvedeva prāt svarīgi tikai viens. Ja Ukraina izmantos NATO raķetes triecieniem dziļi Krievijas teritorijā, Krievija to var uzskatīt par bloka valstu iebrukumu Krievijā. Šādā gadījumā rodas tiesības dot atbildes triecienu ar masu iznīcināšanas ieročiem pa Kijevu un NATO galvenajiem objektiem, lai kur tie atrastos. Un tas jau ir 3. pasaules karš. Par 3. pasaules karu mēs arī daudz esam runājuši, tas nesāksies starp Krieviju un Ukrainu. Tas sāksies pavisam citā vietā, pie Eifrates upes, tie tuvie austrumi, un tas ir tas otrs konflikts, kas ir starp Izraelu un Arābu valstīm. Tur tā reģionā sāksies 3. pasaules karš. Neiztika arī bez ierastā knābiena aizējušam ASV prezidentam Joe Bidenam. Varbūt vecais Baidens patiešām nolēmis skaisti aiziet no dzīves, paņemot sev līdzi ievērojumu daļu cilvēces. Es piekrītu šim izteicienam, jo tas ir stulbi, ka visu laiku neļāva, un tagad, tavs konkurence ir nonācis pie varas, tu atļauj visu, un tu nodedzināji sevi visus tiltus, līdz ar to sāsināt šo konfliktu starp Ukrainu un Krieviju. Tātad Kremļa diktators Vladimirs Putins parakstījis jauno Krievijas kodola doktrīnu. Tā paredz, ka kodolieroči iespējams izmantot arī pret jebkuru valsti, kam nav kodolieroči, tā agresija pret Krieviju vai tās sabiedrotiem atbalsta kāda kodola valsts. Tātad var pielietot šos ieročus. Tur jau daudz punktu arī, ka vienkārši viņi jūt apdraudējumu. Par kodolieroču lietošanas pamatojumu Krievija uzskatīs ne tikai situācija, ja pretinieks pret Krieviju vai tās sabiedrotiem izmanto masu iznīcināšanas ieroči vai dod triecienus kritiski svarīgiem Krievijas valsts un militāriem objektiem, bet savas suverenitātes kritisku apdraudējumu ar parastiem ieročiem. Ticams informācijas saņemšanu par daudzu pretinieku kara lidmašīnu pacelšanos, pārnoto raķešu, dronu palaišanu no Krievijas robežas šķērsošanas faktu. Tātad, visi šie punkti, ko es tikko nolasīju, kara lidmašīnas, daudz ir, raķetes, spārnotās, droni, dronis visu laiku Ukraina laiž, bet, teiksim, baigi daudz dronus sāk palaist, Krievi var likuma ietvaros izmantot atomieroču. 19. novembris LSM.lv. Libāna un Hezbollah piekrituši ASV piedāvājumu par pamieru ar Izraelu. Tātad tagad arābu puse, teroristu puse, tā kā ir gatava iet uz mieru sarunām ar Izraelu. Libānu radikālais grupējums Hezbollah ir piekrituši ASV piedāvājumam par
pamieru ar Izrēlu, kas jau aptuveni 2 mēnešus turpina uzbrukums Hezbollah militāriem objektiem Libānā. Dokuments paredz 60 dienu pārejas periodu, kura laikā Izraēlas armija atkāptos no Libānas dienvidiem. Libānas bruņotie spēki izvietotos tuvu pie abu valsts robežas, bet Hezbollah atvilktu savus spēkus uz ziemeļiem no Litanī upes. Jā. Nu, tāds ir tas ASV piedāvājums. Bet mēs saprotam, ka šajā gadījumā arābi ir gatavi, bet Izraela nav gatava. Izraela pagaidām nav komentējusi ASV piedāvājumu, taču Izraels premjerministrs Netanjahu pirmdien paziņoja, ka pat pamiera noslēgšanas gadījumā Izraela turpinās militārās operācijas pret Hezbollah, lai aizsargātu valsts ziemeļus pret iespējamiem Hezbollah uzbrukumiem. Ja? Tātad Izraela nav ar mieru. Viņi ir ar mieru parakstīt pat kaut kādu līgumu, bet turpinās šo cīņu pret Hezbollah grupējumu. 18. novembris LSM.LV. Ziemeļkorejas līderis mudina savu armiju gatavoties karam. Sākumā nosūtīja 10 000 karavīrus, militāro palīdzību Krievijai, un tagad jau mudina Ziemeļkoreju gatavoties karam. Tātad Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns ir aicinājis savas valsts armiju un visus pūliņus koncentrēt uz to, lai pabeigtu gatavošanos karam. Pirmdien vēstīja oficiālā ziņu aģentūra KCNA. Kā ziņoja šī aģentūra, Kims piekdien runā Peņaņā bataljonu komandieriem Korejas pussali raksturojas kā pasaulē lielāko karsto punktu. Ja. Tātad Ziemeļkorejas līderis uzskata, ka Ziemeļkoreja pasaulē karstākais punkts. Ja. Nu, nav viņš nekāds karstākais punkts. Mēs zinām, ka karstākais punkts ir Ukraina un, protams, Izraela. Ja, šis Izraela konflikts ar šīm Hezbollah un ar arābu valstīm. Kims arī apsūdzēja ASV un Dienvidkoreju par saspīlējumu palielināšanu pasaulē līdz vēsturē sliktākam posmam. Ja. Tātad, spriedze pieaug. Sestdien laikraksts Financial Times atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņoja, ka Ziemeļkoreja atbalsta Krievijas karu Ukrainā ne tikai ar karavīriem un munīciju, bet arī ar smago artilēriju. Ja, tātad visiem šiem militāriem līdzekļiem Ziemeļkoreja atbalsta Krieviju. Pieaugušā militārā sadarbība starp abām valstīm tika nostiprināta ar nesen parakstīto līgumu, kas iestver savstarpēju aizsardzības paktu. Ja. Ir šis līgums starp Ziemeļkoreju un Krieviju. 19. novembris tvnet.lv. Lavrovs reaģē uz ziņām par Ukrainas triecieniem Krievijas teritorijā ar Eitakams, šīm tālās darbības raķetēm. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nosauc Ukrainas bruņoto spēku triecienus Brjanskas apgabalam ar amerikāņu tālās darbības rādījusu balistiskām raķetēm Eitakams par signālu, ka rietumi vēlas eskalāciju karām. Par to Lavrovs paziņojas G20 samitā Rio de Janeiro. Ja, protams, ASV atļauj pielietot šīs tālās darbības raķetes, ja Ukraina jau sāk to pielietot, un uzreiz Krievijas pretreakcija. Kad šī situācija eskalējās, neiet runa tikai par Ukrainu, bet par Eiropu, par rietumu pasauli, un, protams, arī ASV. Viņš arī ieteica rietumu valstīm izlasīt jauno Krievijas kodola doktrīnu, par ko mēs tikko runājam. Atbildot uz jautājumu, vai Krievija apsver iespēju atbildēt uz triecieniem Brjanskas apgabalā ar kodola ieročiem, Lavrovs sacīja, ka Krievijas varas iestādes ir pārliecināts, ka kodola ieroču galvenais uzdevums ir novērst jebkuru kodola karu. Principā viņš pasaka to, ka viņi nepielieto šos kodola ieročus. Ukraina pirmo reizi veikusi triecienus Krievijas teritorijā, izmantojot amerikāņu tālās darbības rādījusu balistiskās raķetes Eitakams. 19. novembris Apollo.lv. Pasaule tikus pie diviem bieži vien neadekvātiem vadītājiem divās vislielākajās kodola valstīs. Tad domāt Krievija un ASV.
Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir uzspridzinājis gadsimtos veidoto starptautisko tiesību principus. Krievija uzbruka suverēnai valstī, kurā tā cenšas īstenot savus noteikumus, piemēram, runājot par Ukrainas armijas samazināšanu, neiestāšanos NATO un nepievienošanos dažādiem starptautiskiem līgumiem. Tas ir globāls konflikts, nevis konflikts starp divām suverēnām valstīm. Tas uzspridzina pieeja teritoriālās suverenitātes jēdziena būtībai. Turklāt tas rada precedentu, kurā kāda valsts var paziņot par savu gribu atņemt kādas citas valsts teritoriju un likt ievērot savus likumus, teica politologs. Ja. Tātad mēs redzam, ja, ka šī uzvedība ir uzspridzinājusi gadsimtos veidotos starptautisko tiesību principus. Ja. Tas ir globāls konflikts, nevis konflikts starp Krieviju un Ukrainu. Taujāts, cik reāls ir uzaicinājums Ukrainai pievienoties NATO, kas ir Ukrainas prezidenta uzvaras plāna pirmais punkts. Daugš norādīja, ka sarunas notiek nevis publiski, bet aizkulisēs, jo līdz šim ir izskanējušas ziņas, ka sarunas starp Ukrainu, Krieviju, Ķīnu un ASV jau notiek. Politologs uzsvēra, ka pēc ASV Republikāņu partijas kandidāta Donalda Trumpa uzvarēšanas vēlēšanās sarunu tonalitāte varētu būt mainīga, vai arī ASV varētu turpināt pašreizējā prezidenta Joe Bidena iesākto lēnīgu un dīvainu Ukrainas atbalstīšanas posmu. Jā, tā kā politologs norāda, ka šīs aizkulisku sarunas ir, un šīs sarunas nav tikai starp Ukrainu un Krieviju, bet te ir arī vidutājs ASV, un kas ir interesanti, arī Ķīna. Jā. Mēs jau runājam par Ķīnas draudzību ar Krieviju, ka Ķīna ir ļoti liels spēlētājs, milzīgs cilvēku resurss, un milzīgs viņam tehnoloģijas arī ļoti daudz ir, un ļoti spēcīgs spēlētājs, un viņi arī Ķīna piedalās šīs aizkulisku sarunās. Un, protams, Joe Bidens tiek raksturots ar savu lēnīgo un dīvainu Ukrainas atbalstīšanas posmu, jeb viņš tiek, tā viņa stratēģija tiek raksturota kā lēnīga un dīvaina. Jā. Trumps ir neprognozējams. Pasaule ir tikusi pie diviem neaprēķināmiem un bieži vien neadekvātiem vadītājiem divās vislielākajās kodola valstīs. Viņu darbības un lēmumi var noteikt tautu likteņus un ietekme nonāk atsevišķu cilvēku rokās. Jā. Nu jā, bet es domāju, ka izmaiņas būs, jā, un arī interesanti, kad Ukrainā kādreiz bija atomieroči. 1994. gadā Ukraina, Krievija, ASV un Lielbritānija Budapeštā parakstīja memorandu par drošības garantijām saistībā ar Ukrainas pievienošanos līgumam par kodolieroču neizplatīšanu. Ukraina apņēmās atdot Krievijai tās rīcībā esošos kodolieročus apmaiņā pret valstu garantijām, cienīt Ukrainas neatkarību, suverenitāti un robežas. Memorands tā parakstījušām valstīm nav juridiski saistošs. Te ir interesanti, ka Ukraina atdeva savus atomieročus Krievijai, un tika garantēts, tad līgums parakstīts, tur ir ASV, Lielbritānija iesaistīti, kad garantēs Ukrainas neatkarību. Bet kas ir interesanti, ka šis līgums, ja memorands nav saistošs šīm pusēm, kas parakstījuši. Tad kāda jēga viņi bija parakstīt? Pēc Daugša domām Ukraiņa sāka pakāpeniski zaudēt ne tikai personīgā vai valstiskuma noguruma dēļ, bet arī tāpēc, ka pārējā pasaule piespiedīs Ukrainu piekāpties un atdot savas likumīgās teritorijas. Tātad arī pēc šī politologa domām, ka Ukrainai būs jāatdod kaut kādas savas teritorijas Krievijai, lai panāktu šo mieru. 21. novembris, jauns.lv. Krievija pirmo reizi Ukrainā izmantoja starpkontinentālo balistisko raķeti, kas var nest kodola lādiņu. Sākumā šīs ziņas par šo balistisko raķeti bija, tā ir Rubeža, un mēs zinām, ka tā ir cita raķete, bet sākumā bija ziņas, bet fakts nemainās, ka tā ir
starpkontinentālā balistiskā raķete, kas pārvietojas ar ļoti lielu ātrumu, ja, ko šīs aizsardzības sistēmas nevar apstādināt. Tātad Krievijā šorīt uzbrukumā Ukrainas 4. lielākajai pilsētai Dņipro pirmo reizi izmantojusi starpkontinentālo balistisko raķeti, kā arī izšāvusi hiperskaņas raķeti Kinžal un 7 pārnotās raķetes H-101. Tā ir pirmā zināmā reize, kad šajā karā Krievija pret brāļu tautu izmantojas tik jaudīgu ieroci, kas spēj nest kodola lādiņu un kam ir vairāku tūkstošu kilometru darbības rādījus. Ja. Man jau liekas, ka tas ir viss diezgan loģiski, ka Ukraiņi sāk bliest pa Krieviju ar tālās darbības raķetēm, ka Krievija parāda, hei, mums jau arī ir vēl labāks raķetes, vēl ātrāks. Ja. Tā kā man liekas, ka tas ir ļoti adekvāts Krievijas pretreakcija, ja, ka Ukraiņi gribēja pabaidīt Krieviju ar savām, cik viņam tur tās raķetes ir, jā, nav daudz. Bet, protams, tā pretreakcija bija no Krievijas puses, un man liekas, ka viņi bija adekvāti, jā, nevis pielietot kodoli ieroči, bet atbildiet ar līdzīgu ieroci, jā, kas ir tikai ātrāks. Tātad Krievijas uzbrukums ar starpkontinentālo balistisko raķeti noticis īsi pēc tam, kad Krievija šonedēļ bija izmantojusi Eitakams un Lielbritānijas Štorma Sadavu tāldarbības raķetes, lai uzbruktu militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Ja? Man liekas, tas ir adekvāti, ja? Jo adekvāts tas pret trieciens, teiksim tā. 21. novembris NRA.lv. Starptautiskā krimināla tiesa izdevusi aresta ordeni Izraels premjerministram Netanjahu aizturēšanai. Tas ir interesanti, ja, šiem starptautiskā krimināla tiesa. Ja. Tagad Izraels premjerministrs ir noziedznieks, ja, kur var aizturēt, ja, šajās valstīs, kurās ir spēkā, ja, šis starptautiskā krimināla tiesas spriedums. Tātad šī starptautiskā krimināla tiesa ceturtdien izdevusi aresta orderus Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu, bijušā Izraels aizsardzības ministra Joava Galanta un vairāk palestīniešu grupējumu Hamas locekļu aizturēšanai, apsūdzot viņu kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Ja, tātad šie Izraels puse tiek pielīdzināta šai teroristu organizācijai Hamas, ja, tā kā vienā līmenī. Ja. Lūk, tā mēs redzam arī šo spiedienu pret Izraelu. Tomēr starptautiskā krimināla tiesa lēmumu praktiskā ietekme varētu būt ierobežot, jo Izraela un ASV, kas ir Izraels galvenā sabiedrotā, nav starptautiskās krimināla tiesas locekļi. Turklāt vairākas Hamas amatpersonas, ko starptautiskā krimināla tiesa nolēmusi aizturēt, jau ir nogalināts karā. Ja, tas arī kurjos, ja, ka vajag aizturēt personas, kuras jau ir nogalināts. Ja. Netanjahu un citas Izraels amatpersonas ir nosodījuši starptautiskā krimināla tiesas galvenā prokurora Karima Hana prasību izdot orderus, saskatot tajā antisemītismu. Arī ASV prezidents Joe Baidens kritizēja prokuroru un pauda atbalstu Izraels tiesībām aizstāvēties pret Hamas. Ja. Man arī liekas, ka nevarētu Izraelu likt vienā maisā, ja, ar Hamas, ar teroristiem. Ja. Protams, par teroristiem mēs viņus uzskatām, ja, bet arābu pusi viņu uzskata par varoņiem. 21. novembris Apollo.lv. Militārais analītiķis Vērdiņš komentē iespējamo Krievijas starpkontinentālās raķetes triecienu Ukrainā. Ja Krievija pret Ukrainu izmantoja starpkontinentālo raķeti bez kodola galviņas, tas ir brīninājums signāls rietumiem un ASV, ka nākamreiz tā varētu izmantot raķeti ar kodola galviņu. Taču viedokli aģentūrai Leta pauda militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš. Eksperti atzīmē, ka tā varētu kļūt par kārtējo eskalācijas spirāli. Ja, kā jau es teicu, tā spriedze pieaug. Ja, tagad jau abas puses šaudās ar tālās darbības raķetēm. Un protams, kad labi, ka Krievija nepielieto šos atomieročus pagaidām. Lūk, bet tas ir signāls ne tikai Ukrainai, bet arī rietumiem un ASV, ja, ka Krievija var pielietot šīs tālās darbības
raķetes, ja, kurām var pievienot kodola galviņas, ja, un tad jau tai kļūst par atomieročiem. Verdiņa ieskatā no ASV Republikāņu partijas kandidāta Donalda Trumpa uzvaras vēlēšanā līdz viņas inaugurācijai būs pelēkais periods, kad visi var darīt jebko un viņiem par to nekas nebūs. Jo situācija ir tāda, ka pašreizējais prezidents Joe Bidenis turpina darbu, bet Trumps vēl nav inaugurēts. Ja. Mēs redzam, ja, ka Joe Bidenis atļauj lietot Ukraiņiem šīs tālās darbības raķetes, ja, un Trumps gribēja jau iesākt šīs miera sarunas, ja, un sanāk, ka abas puses dara, viens prezidents dara pretējo, ko otrs grib. Viņuprāt, daži spēlētāji šo pelēko periodu uzskata par iespēju darīt to, kas bija iekļauts riskantākos plānos, zinot, ka šī nenoteiktība dos tādu iespēju. Taču tiklīdz Trumps stāsies ASV prezidenta amatā, spēles noteikumi mazliet mainīsies un būs jaunā realitāte. Ja? Tātad šos 2 mēnešus politologs uzskata, ja, ka būs spriedze, ja, kad, to arī mēs tagad vērojam, ja, bet es uzskatu, ka šī spriedze pieauga dēļ Joe Bidena atļaujas, teiksim, pielietot tālās darbības raķetes no vienas puses, no otras puses arī Krievija šos iesaistot Ziemeļkoreju, ja, arī šo spriedzi paaugstināt. Lūk, mēs esam nonākuši līdz šim teksta fragmentam, jeb citātam no Bībeles, no vecās derības, no Daniela grāmatas 9. nodaļas 27. panta. Ar daudziem viņš noslēgs stipru derību uz 7, un uz pusi no 7 pārtrauks kaujamo labības dāvanu upuri. Un tempļa vienā pusē būs postītājs un preteklības līdz beigām. Ja. Tātad iet runa, ja, par kādu politisko līderi, ka viņš noslēgs derību, ja, jeb miera līgumu, ja, uz 7. Ja. Tātad varbūt tas būs pagaidu miera līgums, bet tas laika nogrieznis ir minēts uz 7, ja, uz 7 gadi. Bet 7 gadus vidū, tātad pēc 3,5 gadiem šis līgums tiks lausts, ja, un tiks pārtraukta tempļa darbība. Ja, tātad jau pirms tam būs uzsāsts templis uz tempļa kalnu. Mēs varam secināt, būs tempļa darbība, upurēšana un tā tālāk, bet tas tiks pārtraukts, ja, un notiks postījumi. Ja, tas tiks viss postīts. Ja, un ko es varu teikt? Es varu teikt, ka mēs varam mazliet padomāt, ja, pa cik Trumps runā par mieru, ko viņš grib ieviest. Ja. Es domāju, ka tāds miera līgums pasaulē būtu vajadzīgs, ja, miers ar Krieviju, ar Ukrainu, ja, ar Izrēlu, Palestīnu, Irānu, Lībiju un tā tālāk. Ja. Tātad ar daudziem, miers ar daudziem. Lūk, ja viņam Trumpam izdodas šo mieru panākt, ja, un Izrēlā, teiksim, tiek sadalīts šis tempļa kalns starp arābu pusi, kur viņiem mošejas, un otru pusi, kur ebreji var būvēt savu 3. templi, ja, tad mēs varam saskatīt šai Donaldā Trumpā šo globālo līderi, ja, jeb zvēru, jeb antikristu, ja viņam tas izdosies. Bet tā zīme būs, kad Izrēlā uz tempļa kalna varēs būvēt šo 3. templi. Lūk, un ko tad Trumps iepriekš ir izdarījis? Tad Trumps 2017. gadā atzina Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un pārcēla ASV vēstniecību šo pilsētu, kas izraisīja plašu starptautisku kritiku. Ja, tad Trumpam ir iekšas, ja, tā mēs varam teikt, un viņam bija drosme pasludināt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, ko iepriekšējie nevarēja izdarīt. Un vēl bija jau viņa pirmā prezidentūras laikā Trumpa miera līgums, ja, kas oficiāli bija miera līgums ar Izrēlu un Arābu valstīm, kas attiecas uz virkni diplomātisko vienošanos, ko Donalds Trumps panāca viņa prezidentūras laikā, ja, lai uzlabotu starptautiskos attiecības ar Izrēlu un Arābu valstīm. Šī vienošanās, kas kļuva pazīstama kā Ābrahama līguma, tika parakstīta 2020. gadā un ir uzskatāms par būtisku soli pretī tuvajiem austrumiem. Miera līguma tika parakstīta ar apvienoto Arābu Emirātiem, Bahreinu, Sudānu un Maroku.
Trumps arī panāca, ka šīs valstis izteica gatavību atzīt Izraēlu kā valsti, kas līdz šim bija lielā mērā izolēta no arābu pasaules. Ja, tad Trumpam jau pirms tam sanāca ar 4 arābu valstīm panākt miera līgumu starp Izraēlu un šīm arābu valstīm. Ja. Tad es domāju, viņš šo kursu turpinās, un tad mums jāvēro, jāskatās, vai viņš atbilst Bībelē minētam šim globālam līderim, ar to, ka tiks atļauts būvēt šo 3. templi. Nu, lūk, tas diezgan daudz ziņas, un vēl ir visāds aktuāls, ko varētu runāt, bet ir svarīgi tāda lieta, ka mēs saprotam, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā, dinamiskā laikā, kad ziņas mainās nevis par dienām, bet pat par stundām, un interesanti tieši viņus uzlūkot Bībeles gaismā, ka Bībele par to jau ir brīdinājis 2000 gadu iepriekš caur Jāņa atklāsmes grāmatu. Nākamreiz mēs sāksim atkal no jauna skatīties Jāņa atklāsmes grāmatu ar maniem personīgiem komentāriem un pārdomām. Nu, lūk, bet kas ir svarīgi? Ir svarīgi saprast, ka Dievs ir pāri visam, viņš ir radījis šo pasauli, un no Dieva mēs nevaram izbēgt, mēs tikai šeit uz zemes varam viņu noliegt, bet mēs gribam vai ne, pēc nāves mums ir tikšanās ar viņu. Bet mums ir svarīgi zināt, ko Dievs grib no mums, un kādā stāvoklī mēs esam. Mēs zinām, ka mēs esam grēcinieki, es domāju, to nevienam nav jābūt pārliecinātam, viņš ir vai nav, jo mēs varētu uzdot šo jautājumu, vai mēs esam svēti, vai mēs nekad neesam grēkojuši, un atbilde ir viennozīmīgi, ka katrs viens ir grēkojis, un Bībele to skaidri runā, un arī mūsu sirdsapziņa to apstiprina, ka mēs esam grēcinieki, un tas nozīmē, ka mums vajadzīgs glābējs, kāds, kas mūs atbrīvo no šīm grēkiem, jo Dievs var pieņemt tikai to, kas ir svēts, bet pat cik mēs ar saviem darbiem nevaram būt svēti, viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, kurš bija svēts, bet viņš uzņēmās mūsu grēkus un mira pie krusta, samaksāja par ikvienu no mums. Un tagad mums ir izvēle, ko ar to darīt. Vai pieņemt šo Dievu dāvanu Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, vai noraidīt. Ja mēs noraidām, tad mūsu grēki paliek. Un Dievs mūs tiesās pēc taisnības, un pēc taisnības mēs esam pelnījuši sodu, un šis sods saucās uguns ezers, arī varam saukt par Elli, kas ir soda vieta vēlnam un kritušiem eņģeļiem. Bet, diemžēl, cilvēki dodās uz šo soda vietu. Bet labā ziņa ir tā, kad mēs varam pieņemt Jēzu Kristu, pieņemt to, ko Dievs mums ir dāvinājis, un iemantot šo pestīšanu un glābšanu. Un to mēs darām ticībā, sperot soli pretī Dievam. Bībelē ir teikts, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiksi glābs. Tā kā pirmais solis pretī Dievam ir pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, pateikt Dievam lūgšanu. Ja tu šai reizē gribi to darīt, vari to darīt kopā ar mani, vari atkārtot un teikt šo lūgšanu Dievam. Saki, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu Jēzu Kristu. Ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi Jēzus vārdā. Amen. Lūk, īsa lūkšana, bet ļoti svarīgi to izteikt, pateikt, jo Dievam ir svarīgi, ka tu tam atsaucies, ka tu pieņem kungu Jēzu Kristu, un tālāk ir vēl kaut kas svarīgs, ka tu veido personīgas attiecības ar viņu ikdienas, ka tu ikdienas atrod laiku 5 vai 10 minūtes sākumā, un tu veido attiecības ar Dievu. Tu veido attiecības ar to, ar ko tu pavadīsi visu mūžību. Un ko mēs darām tajā laikā? Mēs sākam varbūt ar lūkšanu. Lūkšana ir saruna, pasaka Dievam lūkšanu, kas ir tavā sirdī, ar saviem vārdiem. Varbūt sākumā tie ir daži teikumi. Un tālāk atrod Bībeli, īpaši jauno derību, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvojam tieši jaunajā derībā un sāc lasīt katru dienu 1 vai 2 nodaļas, tas arī būs kontakts ar Dievu. Un vēl ir svarīgi, otra daļa, tā ir publiskā daļa, apmeklēt dievkalpojumus, jo kristieši vismaz reizi nedēļā satiekās kopā, kur viņi slavē Dievu, kur viņi klausās sprediķi, to arī Dievs izdomājis, to nav kādi kristieši izdomājuši, jo Jēzus teica, es celšu savu draudzi
un Ēles vārti to neuzvarēs. Draudzē ir milzīga vara un spēks, un kāds cits apsolījums saka, kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū. Ja. Tātad ļoti svarīgi apmeklēt draudzi, un es pats apmeklēju kristiešu draudzi Prieka vēsts, un es tev mīļi aicinu, ja, rītā 11. būs dievkalpojums Rīgā Bērzāns ielā 6, turpat netālu no Dominas, BVF tilta, no lūk, un vari atnākt, paskatīties, ja, piedzīvot, redzēt, pastīties, kādi cilvēki nāk, ja, pēc savas teoloģijas, tā ir vasarsvētku draudze. Tā kā es mīļi aicināts, ja tev nav savu draudzi, atnāc, iepazīsties, paskaties, ja, jo tas ir ļoti svarīgi, ja, jo ir svarīgi šīs divas puses, šīs personīgās attiecības Dievu un šīs publiskās. Labi, TikToks man te atslēdzās, tā kā paldies visiem par uzmanību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizei. Atā.